bija aizbraucis nelielā sporta nometnē. Nebija uz treniņiem bijis, tad nezināju, kā būs ar fizisko. Bet jā, iespēlējās pirmajā periodā, un tad jau viss aizgāja pēc tam vecajās sliedēs. Es tieši gribēju tev vaicāt par to sporta nometni, kā tu viņu nosauc. Izstāsti, kāda bija šī tava diena, kas noteikti bija krietni atšķirīga no tām, kā tu parasti gatavojies spēlēm. Jā, rīts sākās 6:30 no rīta, kad bija jāizvācās no viesnīcas. Austrijā, jā. Bija jāizvācās no viesnīcas un jābrauc uz lidostu. Un tad visu dienu sanāca ceļā pavadīt. Un tad nedaudz stresā ierauga par to, ka nenāca somas ārā un tad laikziņā. Jā, bet ierados stundu pirms spēles un viss labi. Kas galīgi nav droši vien ierasts, teiksim. Vispār ne. Kā pats pirmās nomaiņas laukumā jūties, jo droši vien kāds pēc ceļošanas garās bija jūtams nogurums? Es biju sestdienu atpūties, nogulējis ilgi. Un tad ķermenis bija mazliet atguvies, bet jā, tās pirmais periods tā bija grūtāks nekā parasti, bet kā jau teicu, pieredze. Decembra mēnesī pats tika atzīts par visas pirmās līgas labāko spēlētāju. Statistika, teikšu vārdu kosmiska, 11+12 4 spēlēs. Gaidīji kaut ko tādu, vai tas tomēr bija pārsteigums? Es nezinu. Es neteiktu, ka gaidīju, bet katru spēli mēģināju izdarīt savēju labāko un sanāca. Kā tu raksturotu, kas tev ir ļāvis šajā sezonā tik strauji krāt tos punktiņus, jo vienā brīdī man pašam personīgi šķita, ka liela punktu bagāža ir pret Lejasgala komandām, bet šodien pretī Ulbruka un joprojām tie ir 5 punkti. Es noteikti uzslavētu manus mājiņas biedrus, kas nemitīgi visu laiku meklē mani pie katras iespējas. Piemēram, Krišs visu laiku viens otru pretējās malās meklējam un mums izveidosies ķīmija un tā mēs vācam tik tos punktus. Uz to vairāk teikt, ka tas ir pamats, kāpēc ir tik veiksmīgs? Jā, protams, arī vispārējie mājiņas biedri, bet uz Krišs mums tāds uzbrukuma tandēms. Pēdējais pirms dodamies mazā atpūtiņā jau otrdien Liepājā. Otrdien jau 18 spēle. Jā. Ceturtdaļfināls, varbūt nav stāsts šos pirmo līgu, bet U18 čempionāts, ceturtdaļfināls, Lielvārde. Pirmajā spēlē savstarpējā regulārajā pietiekami līdzīgi. Ko sagaidi no otrdienas, kad droši vien manēža arī būs nemazāk skatītākā, kā šodien domāju? Es sagaidu spraigu maču, protams, kā jau play-offos vienmēr pret vienalga kādām komandām, bet es domāju, mēs gribēsim vairāk un uzvarēsim arī. Novēlu gribēt vairāk, novēlu uzvarēt un novēlu tikpat sekmīgi turpināt krāt punktus arī turpmāk, jo pagaidām tiešām spīdi un priecē ik viens šeit Liepājā. Paldies, Gvidon! Paldies!